Ja šis vārds ir tev, tu tiec atjaunota, atsveidzināta šajā sezonā. Tu gāji cauri sezonai, kur jūties nogurusi un jautā Dievam pēc vadības nākamajā fāzē. Daudzi no jums nesen pārgāja savā jaunajā nākamajā, un tu jau esi tajā. Kādi no jums joprojām esat noguruši no pēdējās sezonas? Varbūt Dievs tevi aicina atpūsties. Tu to darīji, bet ne tādā līmenī, kā tev to vajadzēja. Tu esi 100% savā nākamajā sezonā, un tu redzi, ka Dievs tevi sauc iet uz priekšu daudzās jomās. Tu tiec vadīta, atjaunoties un atspirdzināties. Tas ir no svētā gara. Garīgais spēks nāk no viņa. Pārliecinies, ka pavadi laiku ar Dievu, lai piepilda tevi, atjauno tevi. Dievs sauc tevi, lai tu pavadi laiku ar viņu. Tu nesi lielu smagumu par savu teritoriju uz saviem pleciem. Dievs vēlas tev palīdzēt ar šo smagumu, jo viņa jūks ir viegls un patīkams. Daudzas lietas no tevis ir nozagtas pagātnē. Salamana pamācības 6.31. Jo pienākts un satverts viņš nozagto 7-kārtīgi atlīdzinās un izlietos šim nolūkam visu sava nama padomu. Tā kā dodies jaunā sezonā, tu saņemsi atjaunošanu, kompensāciju, daudz Dieva svētības par paklausību un arī no ienaidnieka kompensācija. Visa burvestība pret tevi beidzās. Tā ir bloķēta ar svēto uguni. Burvestība, uzbrukumi pret finansēm ir bloķēti Jēzus Kristus vārdā. Tu tiksi atspirdzināta, atjaunota, tu saņemsi visu atpakaļ, ko ienaidnieks nozaga no tevis, un tu iesi uz priekšu ar mieru sirdī, prieku sirdī un dvēselē. Jesaja 40.31. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabūs jaunu spēku, tā, ka viņiem auga jaunas spārnu vēdes kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Jauna sezona, jauns spēks tev, lai arī ko tu dari, tu lido. Svētais gars tevi paceļ. Visu, ko tu dari, ir viņa spēkā. Juties neērti virzoties uz priekšu lietās, kurās tevi sauc, bet tu to darīji. Ejot uz priekšu, tu atspirdzināsies. Svaiga svētā gara elpa par tavu dzīvi. Tu neesi viena, tu nedari viena, tu esi atdalīta īpašai lietošanai. Dievs turpinās tevi vareni lietot, un viņš pārliecināsies, ka esi atsveidzināta, ka saņem pilnu atjaunošanu. Ienaidnieks ir aizskalots, viņš nebūs spējīgs zakt no tevis, viņš centīsies, bet tu proti cīnīties. Tu zini īstās lūgšanas to apturēt. Joēla 2.25. Un es visas šīs lietas paturēšu savu sēklai zemes virsū. Es tām likšu augt un apžēlošos par to, kas bija nežēlastībā, par nemīļoto Lo-Ruhamu, un teikšu tam, kas nebija manas tautas, savam Lo-Amī, tu esi mana tauta, un viņš teiks man, tu esi mans Dievs. Hagaja 2.9. Un šā pēdējā nama krāšņumam jābūt lielākam nekā bija pirmā krāšņums un godība, tā saka tas kungs Cebots, un es gribu dāvināt mieru šai vietā, saka tas kungs Cebots.